varu labāk vēlēties, ja teiksim, šādā karstā dienā, kad ir izlaidumi, kad ir visādi lauku svētki, lauku darbi, teiksim, mums ir uz doto mirkli 179 dalībnieki. Nu, tas tak ir fantastiski, un ņemot vērā to, ka šī trasē nav no tām vieglākajām, viņi ir ļoti interesanti, bet tāpat laikā viņai ir jāstrādā. Un tie, kas, teiksim, atbrauc paskatījās, kad tas viņiem būs pa smagu, viņi neatbrauc, viņi nožēlos, jo Mārcis darīja visu, lai būtu fantastisks trasi. Par to lielais paldies Alojas novada domai un Mārcim Straumēm. Jā, ar putekļiem cīnījāmies no trešdienas, kopš trešdienas. 3 dienas laistījām cītīgi. Nu, un lūk, rezultāts ir vismaz puteklis samazināts un lai droši braukšana būtu. Paldies sakam visiem atbalstītājiem, kā Rekstāra loģistika, personīgi Guntaram Grīnbergam, Normundam Šķērpastam. Ir ļoti daudz cilvēku, kas atbalstīja šo pasākumu. Visi, kas nāca palīgā savai ģimenei, kas negulēja naktī, kā arī Aināram Vilciņam, kurš visu šo pasākumu organizē. Jā, paldies! Nodomāja motis. Marek, un pirmā vieta ar 242 punktiem Vulmotors! Super! Jūs esat vienkārši fantastiski. Un ņemot vērā to, ka jūs redzēt to, ka Vulmotorā kas tad ir? 2 bērni, 2 apaļi kungi un 1 vecs vilciņš klasa. Bija vienkārši fantastiski. Paldies jums par skaisto gongu. Vēlreiz visiem paldies. Tiešām skaista sacensība.